Sveiki, vērši! Jūlija prognoze. Vērši metīsies dzīvē. Vērši būs ceļā, vērši būs aktīvi, vēršiem viss notiksies. Tādā brīvības sajūta, kustīgums, jebkurā jomā tāda sajūta, ka dzīve man pašlaik ļauj kaut ko izdarīt. Un, ja jūs to nejūtat, tad paskatieties, varbūt, ka jums nav taisnība, jo vērsim nav īsti raksturīgi tāda pārmaiņas vai tāda vēlme pēc kustības vai darbošanās vai ātruma, ja? Tad šis mēnesis varbūt ātrāks nekā jūs domājat, lietas sakārtoties vieglāk, labāk un ļaujieties. Kaut kādā laika posmā jau ir jātiek uz priekšu, jo kārtas rati mūs nes tādā lielākā ātrumā un ļauj padarīt daudzas lietas raitāk. Turklāt šī kārta saistās ar mācībām, ja? Un varbūt kāds no jums vēlas kaut ko pamācīties, jo tagad jau līdz septembrim ir īstais laiks, lai sāktu. Vienalga, ko mācīties, varbūt kādam ar motociklu gribas iemācīties braukt, varbūt kāds grib iestāties augstskolā, cits var kursos iestāties, kaut ko, kas mani nes uz priekšu burtiskā un arī pārnestā nozīmē. Un darbs. Darbā viss rit raiti, mierīgi, sakārtoti, lēnām gribu uzlikt uzsvaru uz tādu, ka šeit nav tā ātrā, tā enerģija, kurā jūs esat tādā plūsmā, viņi ir ātri, bet darbā par laimi viss ir mierīgi, sakārtoti. Droši vien, ka jūs daudzas lietas jau izdarījis, ka tagad atliek tikai tām lietām tā iet uz priekšu, jūs saņemat par to naudu, jūs saņemat gandarījumu. Un darbs nav tas, kas notiek ātri. Darbs ir patīkami garšīgs. Es gribētu teikt, darbā tiek ievākta raža, darbā notiek tāds piepildījums, apkārtējie cilvēki novērtē jūs, apkārtējie ievērtē jūsu paveikto un, teiksim, te var tā ļoti ērti un forši sēdēt un tad brīvdienās doties tai ceļā. Gribētu teikt arī tā, tad, kad mēs darbā esam tā pamatīgi nostabilizējušies un mierīgi par to, ka tā mūsu praktiskā pasaule ir sakārtota, tad mēs varam arī mēģināt kaut ko mācīties, kaut ko apgūt, kaut ko darīt. Partnerattiecības. Partnerattiecībās daudzas lietas grozīsies ap bērniem un ap naudu. Ja? Tātad divas tēmas. Protams, ka tagad bērni mājās, bērniem nav skolas un nav citas lietas, un te notiek tāda kā pārplānošana vai domāšana par to, cik daudz resursu un kas mums ir vajadzīgs, lai šīs savas atvasītas te tagad audzinātu. Skatieties, lai tas nekļūst par kaut kādu strīdus iemeslu jūsu ģimenē, lai tas drīzāk ir tāds jūsu kopīgais lēmums, kur kādā veidā ieguldīt. Protams, ka ieguldījumi var būt nevien bērnos, tas var būt arī kādas budžeta pārdalīšana, kādi ieguldījumi ģimenes, ja, tā kā daudz runa ir par domāšanu, par stabilitāti, par to, kā mēs varam iet uz priekšu, ko mēs varam atļauties un ko mēs nevaram atļauties. Tāda interesanta, mierīga sajūta ģimenē. Tie cilvēki, kas tikai meklē pašlaik attiecības, var sastapt gados jaunāku cilvēku vai mazāk pieredzējušu cilvēku. Skatieties, kā tas jums patīk, izlaidiet ar savu prizmu, manus padomus vienmēr. Un arī šeit tā lieta var grozīties ap dažādiem ienākuma avotiem, dažādiem amatiem, to dažādību, ko uzsver naudiskais un mantiskais stāvoklis starp jums. Un atkal raugiet, vai tas jums ir patīkami, nepatīkami, un uz kurien tas jūs nes jūsu attiecībās. Un par ko būtu vērts padomāt? Vispār jau šīs kārtas saka, būtu vērts padomāt par naudu. Būtu vērts padomāt, cik daudz man vajag, cik daudz man vajag nopelnīt un cik daudz es tērēju un cik daudz man vajag iekraut un par visu šo, ja? Jo nav vērts pelnīt tik daudz, cik tev nav vajadzīgs un cik tu nemaz nevar iztērēt. Ja? Tāda
pārdomu pilna kārts, jo sieviete, paskatieties, ir jūlijas, viņa sēž iekšā istabā pie datora, kaut ko aizdomājusies pilsētā, vai jums to vajag? Nu, tādi interesants jautājums, vai nevērš? Un lai jums izdodas par to visu padomāt šajā mēnesī, un iespējams tie ir daudz labu